Mani sauc Ivans, es esmu ventspilsnieks. Visu savu bērnību izmācījos Ventspils 6. vidusskola. Šobrīd mācos Rīgas Tehniskajā universitāte. Mana specializācija ir diezgan sarežģīta, bet gan ir vērsta tieši uz pašvaldības darbību, pilsētas teritorijās plānošanu ar finansēm, pārvaldību un daudziem citiem pilsētas pārvaldības aspektiem. Šobrīd es strādāju vienā no Latvijas pašvaldībām. Diemžēl tā nav Ventspils, bet gan es gribētu izmantot savas zināšanas un pieredzi šeit. Ventspils man nozīmē mājas. Ventspils ir tā pilsēta, kuru es saprotu. Tā ir vienīga pilsēta, kuru es saprotu. Nevienu citu Rīgu vai kādu vēl pilsētu es nekad nesapratīšu. Es zinu, kas šeit notiek, kādi cilvēki šeit dzīvo, zinu, kādas ielas šeit ir. Katrai vietai Ventspilī ir sava nozīme mana dzīve. Pilsēta asociējas man ar tīro gaisu. Lai gan daudzi ventspilnieki tam nepiekritīs, uzskata, ka mums ir kāds piesārņojums no ostas vai vēl kādas rūpnīcas, bet es redzot citas Latvijas pilsētas, Eiropas pilsētas, piemēram, Rīgu arī, tad atbraucot atpakaļ uz Ventspili, es saprotu, ka mums ir ļoti labs gaiss. Šeit ir ko elpot. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Man liekas, tādu lietu ir tiešām daudz. Ventspilniekiem ir daudz iemeslu lepoties par sevi, par savu pilsētu, bet gan es izceltu ventspilnieku spēju realizēt savas vēlmes, cīnīties savam interesam, un es domāju, ka tas tiešām katru gadu, katru mirkli, tas arī jāturpina. Man sāp sirds par visam tam iespējam, kas netika izmantotas Ventspilī. Par visam tam labam praksam, visam tam idejam, kas Ventspilī tika atstumtas malā, netika izmantotas. Visi tie padomi, kurus ventspilnieki snieguši, piemēram, domei, kuri netika uzklausīti. Man sāp sirds tieši par to, ka viss tās netika izmantots. Un es domāju, ka tas varētu būt tieši ļoti labs dēvums Ventspils pilsētas attīstība, visas tās zināšanas, cilvēku pieredzes, un es domāju, ka mums tas ir jāmaina. Ventspilī joprojām nav skaidras vīzijas, kur tā mūsu pilsēta attīstās, kur mēs ejam, kas mēs esam, un es domāju, ka pirmā lieta, kas mums jāpanāk, ir jāizveido sava stratēģija. Kuru mērķi mēs ejam, kā mēs ejam, un mums tas viss jāpasaka. Mums nav jāraksta garas, oficiālas, formālas stratēģijas, mums jāpasaka reāla stratēģija, ventspilnieku vīzija, ko mēs gribam izdarīt. Piemēram, man ļoti patīk tāds teiciens, tāds vārdu kopums, kas ir American Dream, Amerikas sapnis. Kādreiz Amerika bija ļoti populārs, jā, un visi zināja, visa pasaule zināja, ka atbraucot uz Ameriku, sapņi piepildas. Jā, ka parastais krāvējs var kļūt par aktieri, par uzņēmēju, ka viņam visas durvis ir atvērtas. Es gribētu, lai tāds tā kā vērtību kopums, tāds Ventspils sapnis arī ir šeit. Es domāju, ka lielākais Ventspils potenciāls, kā es jau biju teicis, slēpjas visas tās idejas, iniciatīvas, kādas zināšanas, kuras netika izmantotas iepriekš. Par to man sāp sirds, un es uzskatu, ka tieši tā arī slēpjas tas potenciāls. Ja mūsu iedzīvotājiem, mūsu speciālistiem, jaunākiem cilvēkiem būtu iespēja tiešām pateikt visu to, kas viņam ir iekšā, visas tas zināšanas izmantotas, tieši tas būtu ārprātīgi liels pienesums Ventspils attīstībai. Es domāju, ka, diemžēl, tieši augstprātība, vēlme noturēties uz sava krēsla ir tieši tas, kas šobrīd tam neļauj uzplaukt. Ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka pēc 4 gadiem nav iespējams ieraudzīt kādas izmaiņas Ventspilī. Tas ir pārāk īss laika periods. Es domāju, ka pēc 4 gadiem ir iespējams tikai padarīt Ventspils iedzīvotājus aktīvākus, ir iespējams iesaistīt vairāk viņus. Jā, līdz ar ko attīstīt to tieši sabiedrības aktivitāti. Pēc 10 gadiem gan būs labāk redzami šī laika lēmumu rezultāti, pirmas pilsētas izmaiņas, bet pēc 50 gadiem Ventspils būs absolūti savādāka pilsēta. Protams, ja lēmumi, kurus mēs pieņemam šodien,
būs tiešām pareizi, efektīvi, un es domāju, ka viss būs labi. Es vienmēr biju ieinteresēts procesos, kas notiek Ventspilī, Latvijā. Vienmēr gribēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē, un es negribu, lai kāds mana vieta izlemj, kāda mana pilsēta, mana Latvija būs. Es gribu pats pieņemt to lēmumu. Daudz cilvēki domā, ka jaunieši nav redzējuši dzīvi, ka viņam nav pieredzes, ka viņi daudz ko nezina, un gan jau, ka daudziem cilvēkiem būs tāds pats priekšstats arī par mani. Bet es tam nepiekrītu. Es domāju, ka tieši jauniešiem un arī man, kā vienam no jauniešiem, ir tieši tādas personiskas īpašības būt ļoti noderīgas tieši pilsētas attīstībā. Piemēram, tāda tā kā deksme, kas saka jauniešu deksme, maksimalisms, varbūt spēja un spēks riskēt, pieņemt kādus tādus sarežģītākus lēmumus un vienkārši ieraudzīt kaut ko jaunu, jo tieši jaunieši spēj ļoti labi orientēties visas tā informācijas plūsmā, kas šobrīd pasaulē ir. Runājot vēl par kādam profesionālam kvalitātam, tad es noteikti varu pateikt, ka mana zināšanas un pieredze, kuras ieguvu gan universitāte, gan sava darba pašvaldība, tieši ļoti nozīmīga. Kā es redzu, kādas ir problēmas, kāds ir potenciāls risinājums, un es gribētu visas tas zināšanas, visu to pieredzi izmantot Ventspilī. Un tieši tāds arī būs mans pienesums manai pilsētai. Kāpēc mums vispār tās jautājums ir? Cilvēki, kurus es satieku pilsētā vai arī ārpus mūsu Ventspils, kad viņi dzird, kā es esmu ventspilnieks, tad viņi uzreiz atceras par mūsu govim, par mūsu bruģi, viņi brīnas par to, ka braucot pa mūsu ielām ir tāda savdabīga skaņa, un tā, ka viņam tas šķiet interesanti. Tie ir divi tie aspekti, kas cilvēkiem nāk prātā domājot par Ventspili. Un vēl viena lieta, kas nāk cilvēkiem prātā, ir pilsētas tukšums. Pilsēta tiešām ilgāku laiku gadā tukšāka nekā kādreiz. Tieši tas ir redzams arī daudziem Ventspils apmeklētājiem. Runājot par govim un bruģi, es domāju, ka gan bruģis, gan govis ir labas. Protams, varbūt man gribētos redzēt kādus citus govju pieminekļus, varbūt man gribētos kaut kādus interesantākus, oriģinālākus, varbūt man gribētos bruģi skaistāku, bet noteikti gan tās ir ļoti labas lietas. Man gribētos, lai Ventspils apmeklētājiem un pašiem ventspilniekiem asociēs nevis ar govim un bruģi, bet gan ar kādu pilsētas īpašību, dzīves raksturu, ka Ventspils ir tiešām dzīva pilsēta, nevis tukša.